Sveicināti! Atkal tik daudz grāmatu, ko lasīt un ko skatīties. Mārtiņš Zuters, šveiciešu rakstnieks, Lila. Rakstnieks par šo darbu ir izpelnījies ļoti daudz uzslavu. Un grāmata ir par to, uz ko tikai cilvēks nav spējīgs mīlestības dēļ. Šeit galvenais varonis gan netīši, bet ir uzdevies par kāda romāna autoru, kurš kļūst slavens. Gan romāns, gan autors. Man kā grāmatu izdevējai šī grāmata īpaši patīk, jo šeit ir arī visas grāmatu izdevēju darbības, aizkulises, arī Frankfurte un autoru uzdzīve. Mīlestība, labs literārais stils. Iesaku šo grāmatu. Un vēl Mario Vargas Llosa, Sliktā meitene. Puisis iemīl meiteni, viņš ir maigs, viņa ir cietsirdīga, viņš ir labais puisis. Viņa sliktā meitene. Kāpēc būtu jālasa Mario Vargas Llosa? Frankfurtes gada tirgū oktobrī Mario Vargas Llosa kļuva slavens ar to, ka ieguva Nobela prēmiju. Šobrīd Mario Vargas Llosa lasa visā pasaulē atkal un ar lielu sajūsmu. Angļu valodas pašmācība. Grāmata, kas ir domāta jau tiem, kuri nedaudz zina valodu. Grāmatai klāt ir arī disks. Grāmata ir veltīta visām dzīves situācijām. Būs gan iepazīšanās, gan iešana ciemos, gan iepirkšanās, gan mācīšanās un gramatikas vingrinājumi pieaugošā grūtības pakāpē. Izlasīsiet grāmatu, noteikti zināsiet daudz vairāk. Ja jūs negribat nopietni apgūt valodas, bet tikai braucot paņemt līdzi nelielu grāmatiņu, lai zinātu nelielu vārdu krājumu, noderēs šīs abas 1000 vārdu franču valodā un angļu valodā. Viss, kas ir nepieciešams gan iepērkoties, gan bārā, gan gleznu galerijā. Vēl par mācīšanos. Taustiņu instrumenti. Noderēs, tad, ja jūs gribat spēlēt kādu no taustiņu instrumentiem, jo grāmata palīdzēs jums gan izvēlēties pareizo, gan arī apgūt spēles pamatus, vingrināties, un grāmatas veidotājs sola, ka tad, ja jūs būsiet šo grāmatu tā kārtīgi izņēmis līdz galam, jūs arī spēlēsiet un varēsiet pieteikties kādā vietējā grupā. 501 ģitāras akords arī māca tiem, kas jau zina ģitāras spēles pamatus, akordus, populārākie akordi, un ir izmantojama šī grāmata spēlējot dažādos muzikas žanros. Country, blues, klasiskā muzika, jebko. Jūs varat izmantot šo grāmatu un kļūt par profesionālu ģitāras spēlē. Bet šobrīd ir atkal aktuāli ģērbties tā, kā neģērbjās citi. Tātad nevis brands, bet tas, ko es esmu radījusi pati vai pats. Un tādēļ šūšanas rokas grāmata. Viss sākot ar tērpa piegrieznes veidošanu un visām šūšanas niansēm. Tāpēc grāmata noder gan iesācējiem, gan profesionāļiem, gan beigās arī jau praktiski padomi, kā izvēlēties audumus un dažādas praktiskas idejas, kā arī neliela vārnīca. 101 tamborēts zieds, tā tiešām ir iedvesmas grāmata. To pat nevar noticēt, ko visu sievietes ir spējīgas izveidot ar adāmadatām un tamboradatu. Šeit ir tiešām gan burkāni, pat spināti, brīnišķīgi ziediņi, kurus var piestiprināt pie kurpītēm, pie jaciņas. Un tās iedvesmai šie te jau praktiski izveidotie priekšmeti, lieliska dāvana sev, draudzenei, mammai. Bet ļoti nopietniem cilvēkiem mēs esam izveidojuši jaunu sēriju, tātad Latvijas vēstures mazā biblioteka. Un šī grāmata, kas stāsta par 20. gadsimta miera līgumu, ir pirmā grāmata, bet autors šajā grāmatā mums parāda visas līguma slēgšanas aizkulises un paskatās uz līgumu gan no Krievijas interešu viedokļa, gan no Latvijas interešu viedokļa. Grāmata ir lasām kā trilleris, un tāpēc mēs varam tiešām teikt paldies vēsturniekam Artūram Pugam, kurš grāmatu ir sarakstījis. Mazuļiem mājas mīluļi.
Ir ļoti labi bērniem darboties praktiski ar pirkstiņiem veidot, jo tas attīsta gan koncentrēšanās spējas, gan arī uzmanību. Un tātad šeit ir iespēja veidot dažādus dzīvnieciņus, tos izņemot no perforētajām lapām. Bet Lotte no izgledotāja ciema ir iznākusi grāmata, bet šī jau ir darba burtnīca. Un te nu var veikt dažādus darbiņus un krāsot, kā arī neliels tekstiņš, kuru var izlasīt, ja vēl lasīt prasme nav pietiekami liela, lai lasītu pašu lielo grāmatu. Un vēl mazajiem ir pavisam tāda Latvijā nebijusi grāmata ar trafaretiņiem. Šeit ir tātad dinozauru figūriņas, ir krāsas, un mēs ņemam grāmatu, tā ir ar spirālīti, un jebkuru no lapām var uzlikt uz balta papīra, tātad šeit ir šie caurspīdīgie trafareti, apzīmēt un iegūto figūru izkrāsot, kā arī paņemt no šīs maisiņa reālo figūriņu un ievietot, tātad izveidot grāmatu jau bez šiem te izgriezumiem. Tātad tā būs jau ar pilnām lapām. Un tāda pati grāmata ir veltīta arī dzīvniekiem, meža dzīvniekiem un upju dzīvniekiem. Lūk, vēl mana dažādo darbiņu grāmata. Šī ir veltīta fejām un lēlēm, tātad vairāk meitenēm, ir uzlīmes, ir uzdevumi un var lēli apģērbt un var risināt krustvārdu mīklas, bet dzīvnieku draugiem ir šie te mājas mīluļi, kur atkal ir ļoti daudz jau iemīļoto uzlīmju, kā arī praktiski uzdevumi. Mēs varam izgatavot, jau izgriezt suni vai zirgu un arī risināt uzdevumus. Tātad garajiem rudens un nākošās ziemas vakariem, nu tāds labs laika kavēklis, pie tam iespējams ar šīm grāmatām rotaļāties visai ģimenei kopā.